Kā jūs domājat, cilvēkam, kas ir vajadzīgs? Cilvēkam ir vajadzīgs svaigs gaiss. Kolosāli. Mēs esam šobrīd pie Bakānu ezera. Un cilvēkiem ir vajadzīgs brīvs laiks, lai pavadītu kopā ar ģimeni. Kopā, respektīvi šajā gadījumā ar vīru. Kaut kur pabraukāties. Jā, es zinu, darba diena, bet tas nekas. Jo man ir tāds darbs, kur es varu pati sev saregulēt laiku, kad es strādāju, kad es nestrādāju. Tas nekas, ka šodien ir darba diena. Un kas vēl cilvēkam vajadzīgs? Cilvēkam vēl ir vajadzīgs, protams, jūs teiksiet veselība. Viennozīmīgi, tas vienmēr pirmajā vietā. Un, lai būtu veselība, arī ir vajadzīgs svaigs gaiss, arī ir vajadzīgs labs garastāvoklis, vai ne? Un ir vajadzīgs arī labs kvalitatīvs ūdens, par ko es stāstīju vienā video. Un šis brīvais laiks, kā jūs domājat, ja man būtu piesiets grafiks no 8 līdz 5 vai no 9 līdz 6, vai es varētu šādu brīvu laiku pavadīt kopā ar vīru, braukāt otrdienā pa muzejiem, braukāt, apskatīt dažādus ezerus, lai vīrs var pacapēt? Nevarētu. Un tieši šis ir tas, kas man ļoti piesaista attālinātajā darbā. Tieši šis man piesaista arī tīkla mārketingā. Brīvais laiks. Tā kā jauku dienu visiem, kam interesē, rakstiet. Es izstāstīšu, kā ir tīkla mārketingā darboties.